Biedrības no Saltas līdz Rujai mērķis ir piesaistīt finansējumu lauku un zivsaimniecības nozīmīgu teritoriju attīstībai. Biedrības teritorijas, kas saņem atbalstu zivsaimniecības attīstībai vai pārstrukturizēšanai, ir Kocēnu, Burtnieku, Masalacas, Rujienas un Augšēnu novados. Biedrības izstrādātā teritorijas attīstības stratēģija paredz lauku un ar zivsaimniecību saistītu teritoriju labiekārtošanu un uzņēmējdarbības atbalstu. Stratēģija nosaka iesniegto projektu mērķus un rīcības. Zivsaimniecību teritoriju attīstībai biedrība no Saltas līdz Rujai no Eiropas zivsaimniecības fonda līdz 2013. gadam kopumā saņems 205 510 latu. Pirmajā konkursa kārtā tika iesniegti 6 projekti, kur kopējais pieprasītais finansējums bija 102 750 latu. Otrajā konkursa kārtā tika iesniegti 14 projekti, kur finansēšanai pieprasīti 177 359 lati, bet 2012. gadā izsludinātajā trešajā kārtā iesniedz 11 projektus, kur finansēšanai nepieciešama būtu 155 732 lati. Kopumā investīcijām zivsaimniecības teritorijas attīstībai no līderu finansējuma ir iesniegt projektu par 435 841 latu, un tas vairāk kā 2 reizes pārsniedz atbalsta iespējas. 2013. gadu mēs veltīsim apstiprināto projektu ieviešanai un realizēto projektu uzraudzībai. Biedrība Gaujas Krāču līderu finansējumu piesaista projektam ar zivsaimniecību un turismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstību un dažādošanu Burtnieku novada Valmieras pagasta atpūtas sporta un turismu bāzē Krāči. Biedrība, ņemot vērā savas finansiālās iespējas, apsaimnieko atpūtas sporta un turismu bāzi Krāči, plānotās turpmāko attīstību, izvērtējot iespējas un potenciālo apmeklētāju prasības. Pirmai kārtai tātad te bija nojume. Mēs viņu aizbūvējam ciet un nojumes vietā izveido toaletes un dušas telpas. Šis ir otrais biedrības veiksmīgais līderu projekts. Tad iekšpusē ir ielietas grīdas, grīdās ir ielikts viss attiecīgi kanalizācijas caurules, ūdensvada caurules. Un viņas ir izvilkts jau tik tālu, ka ir līdz sienām. Elektrība ir savilkta, redzēt, visi kontakti jau ir salikti, gaismas, slēdži, ventilācija. Uztaisīts starpsienas, ārdurs ir ielikts, ir bioloģiskās attīrīšanas tvertne. Tas ir, laikam, tas pēdējais šobrīd, ko esam izdarījuši. Nav vēl ieliktas iekšā attīrīšanas dūņas, par cik pa ziemu nekāda darbība nebūs, tad, lai viņas neaiziet bojā, jo viņam ir vajadzīgs materiāls. Šī projekta mērķis ir turisma infrastruktūras sakārtošana, turisma aktivitāšu kvalitātes uzlabošana un dažādošana, kā arī vietas pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem. Tiks attīstīts pakalpojums zivsaimniecībai, nodrošinot atbilstošu infrastruktūru un inventāru makšķerniekiem. Atpūtas bāzē tuvumā esošais Gaujas posms ir iecienīta makšķerēšanas vieta visos gadalaikos. Pamatojoties uz atpūtas bāzi apmeklējošo makšķernieku atsauksmēm, zivju resursu Gaujā šajā posmā ir pietiekami, lai piesaistītu vēl lielāku skaitu makšķerēšanas cienītāju. Projektā kopā izlietoja 19 352 latus, no tiem līderu finansējums 17 417 lati. Biedrība, Burtnieku makšķerēšanas un turisma skola iesniegusi projektu pakalpojumu attīstībai un dažādošanai ar zivsaimniecību un turismu saistītām aktivitātēm Saltas upes baseinā un Burtnieku ezerā. Biedrība, Burtnieku makšķerēšanas un turisma skola dibināta 2010. gada aprīlī. Tās pamatdarbības virzieni ir ar jauno makšķernieku un turistu apmācīšana, sacensību organizēšana, izglītojošu pasākumu organizēšana vides aizsardzībā, kā arī sadarbība ar citām turisma un makšķerēšanas biedrībām un skolām. Analizējot situāciju zivsaimniecības un turisma pakalpojumu jomā Burtnieku ezera apkārtnē, biedrība ir konstatējusi vairākus vājos punktus, kas vienlaikus arī norāda iespējas attīstībai. Viens no vājajiem punktiem ir makšķernieku nepietiekams zināšanu līmenis. Trūkst izpratnes par saudzīgu attieksmi pret zivju resursiem, nepieaugušu zivju saudzēšanu. Attiecīgā rīcība izglītojošie pasākumi zivsaimniecības jomās. Otra rīcība ir turistu apmācība. Lielāko uzmanību veltot jauniešiem. Lai nodrošinātu praktiskās makšķerēšanas nodarbības, ir jāiegādājās laivas rairiem. Piekrastes apkārtnes sakopšanai ir nepieciešams krūmgriezis.
Lai nodrošinātu teritorijas diennakts uzraudzību, jāuzstāda video novērošanas sistēma. Projektā iegādāsies pontonu laivu. Tā nodrošinās iespēju turistiem doties izbraucienā pa Burtnieku ezeru, iepazīstot ezeru un apkārt no ūdeņiem, kā arī apgūstot makšķerēšanas iemaņas. Kopējā projekta vērtība ir 19 878 latu. Piesaistītais līderfinansējums ir 17 891 lats. Biedrība Burtnieku kultūrvide ir realizējusi projektu Burtnieku ezeru pludmales atjaunošanu un sakārtošanu 100 metru garumā un 70 metru platumā gar krasta līniju. Projekta laikā tika veikta teritorijas tīrīšana, kā arī rekonstruēts vecais kanāls un izveidota laivu piestātne. Mērķis bija samazināt apgrūtinājumu videi, ko rada makšķernieki un atpūtnieki, meklējot pieeju ezeram vietās, kas nav labi iekārtots un pielāgots peldēšanai vai iebraukšanai ar laivu. Izrakto smilti resursu liederīgas izmantošanas nolūkos izmantoja pludmales padziļinājumu aizpildīšanai. Blakus kanālam tika atstāts niedru apaugums pludmales aizvēja nodrošināšanai. Labiekārtošanas darbos ietilpa arī ugunskura vietas ierīkošana. Tā tika veidota simboliska akmens laikmeta pavarda veidā, respektējot akmens laikmetu apmeņu kultūru Burtnieku krastos. Turpat ierīkots arī informatīvais stends. Ir iespēja uzzināt informāciju par zivju resursiem ezerā un dzīvi senatnē Burtnieku krastā akmens laikmetā. Ir izgatavots koku pārģērbšanās kabīnes, saskanīgā stilā veidoti 3 koku soliņi un 5 koku atkritumu tvertnes, kā arī uzstādīt pārvietojumu biotualeti. Projekta vērtība ir 13 791 lats. Biedrība Rūjienas meža īpašnieku biedrība ir realizējusi projektu zivju audzēšanai labvēlīgas vides un vietējiem iedzīvotājiem pieejama atpūtas un makšķerēšanas vietu izveidošana Eriņu dīķu teritorijā. Projekta mērķis bija zivju audzēšanai un makšķerēšanai piemērots vides atjaunošana, iedzīvotājiem un viesiem pieejama atpūtas un zvejas teritorija iekārtošana vēsturiskā Eriņu dīķu teritorijā, realizējot arī vides un kultūras vēstures aizsardzības pasākumus. Projekts būs veikts aptuveni dīķim 3 hektāru platībā, būs padziļināts ūdens līmenis. Ja pirms rekonstrukcijas, tad vidējais ūdens dziļums bija no 50 centimetriem līdz metram. Tad tagad būs no 2,5 metriem līdz metram, pusotram, jo šis dīķis nav vēsturiski, viņš ir mākslīgi veidots. Un tad mums nācās nedaudz arī vēl šo salu tur pārveidot. Un, jā, ir savākti visi atkritumi, vairāk vai mazāk ir nolīdzināts malas. Protams, ka pirmā hidrobūve negāja tik viegli, jo nebija pieredzes. Dīķis un tā teritorija nebija labi iekārtot pēdējos 30 gadus. Dīķī ieplūda notekūdeņi no tuvējās kūts un mājām. Tas bija kļuvis neestētisks, grūti izmantojams un aizauga. Eriņu dīķis atrodas pilsētas tuvumā un ir vienīgais publiski pieejamais dīķis plašā apkārtnē. Tāpēc bija nepieciešamība šo teritoriju sakopt, atjaunot un uzlabot dīķa galveno aspektu, zivju resursus un to pieejamību plašai publikai, izveidot makšķerēšanai un atpūtai piemērotas vietas, pasargāt dīķi no tālākas aizaugšanas un risinot notekūdeņu problēmu, uzlabojot ūdens cirkulāciju un palielinot zivju populāciju un sugu daudzveidību, izveidot estētisku publiski pieejamu vidi. Atbalstu 17 577 latu apmērā biedrība izlietoja topošā turisma objekta labiekārtošanai, tā skaitā tā piemērošanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tad ir nākamais projekts, kas ir Muižu parka celiņu un kas labiekārtošana. Tā trešā kārta varētu būt šī vēsturiskā celiņa, tāds skaists savienojums ar pilsētu, kas nebūtu pa autoceļu malu, bet tā būtu tāda smuka pastaigta apšeja. Kopējā projekta vērtība ir 19 530 lati. Biedrība Mujānu izglītības biedrība ir ar ļoti senu vēsturi. Tā dibināta 1921. gadā. Tātad bērns svinēja savas pastāvēšanas 90. gadskārtu. Garajos pastāvēšanas gados biedrība ir darbojusies kultūras un izglītošanas lauciņā, bet piesaistot līderfinansējumu, tā ir realizējusi projektu ar mērķi rekonstruēt Mujānu Dzirnavu ezeru slūžas un labiekārtot piegulošo teritoriju. Lūk, šis
senais Dzirnavu ezera slūžas, kuros vēl ir saglabājies vecās Dzirnavu mūri, un tālāk bruģis uz vecajām bijušajām muižas vietām. Ar laiku šeit patiešām varētu sakārtoties brīnišķīgi un interesanti turismam un vietējiem iedzīvotājiem interesanta vieta. Šobrīd ir novērsta ezera aizaugšana un saglabātas sen iecienītas makšķerēšanas un atpūtas vietas. Arī Kocēnu novada doma bija ieinteresēta ezera apkārtnes sakārtošanā, jo tas ir viens no iecienītākajiem turisma objektiem novadā un nākotnē piesaistīs daudz lauku ceļotājus un makšķerēšanas entuziastus. Projekta ietveros ir izveidota atpūtas vieta. No atpūtas vietas paveras brīnišķīgs skats uz seno biedrības namu un balto torni. Šī vieta ne tikai skatāma acīm un vērojama ar to, kādi vēsturiskie objekti šeit ir, bet, protams, arī līdz ar to izveidotos atpūtas vieta, kur ne tikai skatīties, gan nakšņot un arī baudīt dabu, bet arī izmantot to, kad šeit ir arī zivis un arī gulbi nu pat ir apmetušies pie mums, un zivsaimniecības attīstībai arī būtu veicināšana, un, teiksim, nākošais solis spērts, lai arī sakārtot varbūt šo ekosistēmu, kas ir šeit Mujānu Dzirnezerā. Pozitīvs ieguldījums projekta ilglaicībai ir tas, ka arī pārējie ezera piekrastes īpašnieki ir ieinteresēti sadarbībā un nākotnē cer papildināt to ar savu līdzdarbošanos. Kopējā projekta vērtība ir 12 300 latu, biedrības finansējums 1230 lati, bet no līderu programmas saņemti 11 070 lati.